Runājot par skaistumu dzimtenē un vietā, kur ilgstoši dzīvo, man liekas, ka drīzāk ir skaistas ir tās vietas, kas emocionāli bagātina un kas varbūt saistās ar kaut kādām labām atmiņām. Latvijā man ir skaista zemgala, jo es no turienes nāku. Man patīk plašums, man patīk tālu redzēt, varbūt tāpēc man arī ļoti patīk Baltijas jūra. Šobrīd ir tik nedroša un nestabila pasaule, ka labas ir tās lietas, kas rada drošības izjūtu, un tie ir, piemēram, mazi tādi ikdienas rituāli. Tā varētu būt kaut vai kafijas dzeršana no rīta. Kad viens pats agrāk pamodies, kaut vai kādas 20 minūtes, un padzer kafiju, pirms pārējie ir cēlušies. Man tā ir drošības tāds un ikdienas sākuma apliecinājums un tāds mazs rituāls. Radošumu veicinošu vide es sauktu pašu redakcijas vidi, jo mums ir brīnišķīgs kolektīvs un varbūt tieši tāpēc arī esmu tik ilgi tur nostrādājusi. Un tādī brīdī, kad top avīze un kad tu dzirdi kabinetos cilvēki zvanās, sarunājās, nāk kāds intervējamais, kāds cits kolēģis raksta un čab klaviatūra. Tā ir tā atmosfēra, kurā tev ir jāiekļaujās, gribot, negribot, un tad arī vislabāk raisās domas un raisās idejas. Un tas ir pats labākā vieta un laiks, tas ir darba laiks un darba vieta, kurā rakstīt.